Ko darīt? Dublets. Oh, cik smuki. Pa skaisto, šitā pat lielāka. Ejo, kad mums pēdējais dublets ir bijis? Kad mums ir pirmā reize bijis. Čau visiem! Beidzot esam sagaidījuši 1. maiju un varam copēt no laivas. Bet ne, īstumā līdz 1. maijam ir vēl pāris nedēļas, bet esam Lādzēnu dīķos kopā ar Renāru Līdaku mednieku. Tā kā šeit ir privāta ūdens tilpne, tad šeit var mazliet ātrāk. Un kā viņi ir pārbaudījuši, arī Līdaks ir iznārstojuši, tā ka neko sliktu resursam neskādēsim. Sākšu ar čatarīti, bet pagājuši gadu noķēra voblerīti. Nu labi, kas uzlikts, tas uzlikts. Nu ko, aiziet? Paga, čatarīts pret Fox Rage gumiju. Tu redz, neredz? Kaut ko redz? Nu davai, let's go. Lai blakām iet vienotrai. Smuks spēlē. Pagājuši gadu man Ito Šainerīts SSR bija te, tas īstais. Atceries, kas aiz dibeņu ķēra? Tu labāk pastāsti to, ka tu ēnkuru nepaņēmāmies. Tu nepaņēmi. Es, kad gāju uz mašīnas, teicu ieliec ēnkuru. Teici, o tā. Bet vecums. Kurš no skatītājiem ir ķēris hercogu? Kāpēc mans hercogs iet augšpēdus? Āķis nepareiz ielikts vai kas? Jā, komentāros kāds var būt profesionālais hercogists. Nu, mums viņam jāliek ir atsvars uz leju. Skaties, viņš reāli iet ar augšpēdus. Nevar tu tā domāts, mirstošā zivtiņa. Davai, mēģinam. Jau vakar teica, ka Gunas veids esot 5 veids vai ar tu vai tu? Veids? Ar tu? Ar tu, jā. Veids. Esot šeit 5 mērs dabūjis. Redzēs. Bet... Kas kuram mērs? Nu jā. Kas kuram Guntis veids? Tas tāds tā kā reklāmas triks, nu vakar veids. Jā, labi, ka Rinkēvičs nezinu. Kas skaļāk skan? Nē, nu kā, kaņieris lepojās, kad Raimonds Pauls tur noķers 10 kilo līdaku. Ja? Tā kā katram ezeram vajag kaut kādu slavenību piesaistīt. Bija kaut kāds ezers, kur veda Krievu kaut kādu sagrāktos diplomātus, kas brauc. Neatceros, kurš tas bija? Jēnguri, man liekas, jā. Arī ar to arī tā kā stāsta. Man liekas, ka jāliek kaut kas lēnāks ir ūdens. Jo pagājuši gadu, tad, kad mēs bijām pirms 1. māja atbraukuši, tajā dienā bija kaut kāda pie tricāras. Nu, riktīgi karsts palika. Varbūt tas ūdens tiešām bija siltāks. Jāuzliek kaut kas lēnāks būs. Varbūt ir laiks šāki muru. Es ietvičošu bišķīt. Ka vienam lielamānīts atsevišķi lido. Es domāju, tas atsevišķais ir kaut kāds izlūks, es domāju. Nē, nu viņš ir, vienpatis. Un apakšā gulbīši. Kamēr necapē, mēs nodarbojamies ar ornitoloģiju. Reka viņš pieslēdzās klāt baram. Ko aizgāja reņš priekšpusē, rešais pa kreisi. Varbūt tas bija izlūks kaut kāds. Jā, viņš, man liekas, gaisa vēsmu noķērīs to. Nu tā, vismaz, kamēr nav kāds gudrs, pat mēs varam izlikties gudri. Pat, ka jau lēpīti vienādā, un šeit ir lēps. Tā tad esam īstajā vietā. Tā tad ir pietiekami silts, un te būs. Nu, sezona atklāt laivā. Uzlika mazāku māneklīti un izšāva. Maziņa, bet izšāva. Juhu! Nu, kā tev kanāls saucās? Ar sezonas atklāšanu. Kā tev kanāls saucās? Kurš to nezina? Nu, Līdaka mednieki apsies. Līdaka arī ir. Redziet, cik grūta dzīve YouTuberim un TikTokerim ir. Būs vēl viena, otrā. Uz Arau džerku mazo, cik viņš 8 vai 10 bijis, neatceros. Pirmo reizi mēģinu vienkārši šodien dažādas mānekļus un būtībā kaut 3. metiens viņam. Jā, tāds piesnieciņš, es pat teiktu. Nu, kaut kas uz to varētu būt. Arau džerkiņš strādā. Pagaidi, man tā jānorauj par iepriekšējo zivi. Šitas. Katram makšķernieku lielākais prieciņš. Nu, ies vēl viena, 3. iet, varētu būt, ka tīri Nē, arī līdzīgi. Mūsu Lādzēnas standarts, bet atkal ir jauna.
Jā, Renārs tik maina. Šitas ir devistators Svim, pilnīgi jauns priekš manīm, mēģinu viņu, un man viņš jau patīk, kā es iemetu. Viņš ļoti forši spēlē, glaido, un tāpēc viņš arī strādā. Nu ko, trešā, eku, aizgāja. Tas pat ir labi. Nemocīsim, zivtiņu aizgāja, bet fakts, kad māneklītis strādā. Devistators Svim. Forši glaido un forši izspēlēt var, lēni salīdzinoši var spēlēt viņu. Labāk nekā tas salmo? Nevar tā teikt, kurš labāks. Tur jābi labi. Nu labi, pagaidām Renārs man pasamo. Neko. Katram sava diena. Nu jau paliek negodīgi. Viņš atkal velk. Bet šitā varētu būt lielāka, klausies, veci. Es nesaprotu pagaidām. Tu velc runkuli? Kas ir runkuli velk? Tu man te nečakarēji. Kāda ir? Varbūt runkulis vai ir liels kaut. Tomēr nav runkulis. Nav runkulis, bet ir runkulis kopā ar zīvi. Tāpēc tik masīvi. Interesanti, parād. Ko parād? Sudviku mānekli, kas bija pagājušā gada šeit Lādzēnos, pirmā zivs, tā kā, viņam bija tas gods noķert. Un pirmajā metienā, burtiski kā iemetu, nezinu, 3 džerki šitie, un galā zivs uzreiz. Bet es parādīšu to krāsu, to droši nebūs redzējuši baigi daudz. Tas ir tāds... Tā krāsa baigi interesantā māneklim, skaties. Viņa tā kā melna ar gaišām strīpiņām. Un tas ir ķīniešu versija salmo slaideriem. Kā pareizi teikt, nevis kopija, bet versija. Versija, jā. Viņi reāli strādā, vismaz Lādzēnos viņi šauj ārā. Edgaram tieši saka, man vēl vienu vajag rekordam. Kur ir? Man arī ir. Ko darīt? Dublets. Cik smuki. Tas skaisti, šitā pat lielāka. Kad mums pēdējais dublets ir bijis? Kad mums ir pirmā reize bijis. Bet man lielāks. Lielāk. Ko te man mūld? Nu labi, ir lielāk. Maziņa, bet vismaz pirmā. Piec viens, tas jau tāds hokeja rezultāts mums. Tas ir rekords pirmkārt šajā ezerā man. Kāpēc man viss balts no tām zivīm paliek, nesaprotu. Starp citu, Lādzēnu dīķos ir pacēluši cenu par laivu ir 20 eiro un katram pieaugušajam ir 5 eiro. Un sievietēm un bērniem laikam bija bezmaksas tā licence. Bet no laiva ir 20, pagājušajā gadā bija 15. Kamēr mēs te braucam, Renārs smuks sakrāmējis māneklīšus, ko noķēri. Šitos arī sapropeli izmantos? Jā, noteikti, domāju. Pamēģinās, kurš no viņiem šauj ārā tajā dienā. Jo interesanti, pēc cik pāris nedēļām. Nepilnu mēneši ir sapropelis, lobes, un mēs esam dažādās laivās. Jā. Tu man pastāstīji savus, no manis tu neko neuzzināt. Eku vēl kastīti ar vērņekiem, tie noteikti arī tiks lietā. Renārs ir lielākais gulpijas fans Latvijā. Viņam ir kolekcija, un viņš teica, ka ies pensēņš muzeja taisīšo. Jā, savspiedīs. Labi, šodien Renārs man apspēlēja, bet, lai tev būtu labākas copes, tev, mans skatītājs, vienam no jums došu šo leģendāro māneklīti Deka Hamakuru, jeb kā tautās sauc Šamakuru. Tātad, kas tev ir jāizdara, ļoti vienkārši. Rakst komentāros, es ticu Šamakuru, un viens no jums dabūs šo māneklīti un varēs veiksmīgāk atklāt varbūt sezonu nekā es. Tātad šis skaistulītis, ja, kas vasarās ļoti daudz ķer, būs kādam no jums. Kādam ir 1000 fanu vai miljoniem fanu, man ir 100 abonementi un labākie abonementi. Tā kā komentējiet, viens no jums dabūs un pielikšu klāt titānu pavadiņu Jāņa nerad taisīto. Tā kā ideāls komplektiņš seklajos ūdeņos.